Sveicināti, dārgie skatītāji! Sveicināti! Šodien pievērsīsimies nedaudz vairāk atpūtas iespējām un dažādām senām latviešu tradicionālajām vērtībām. Tieši tā. Un tie, kas vēl nav paspējuši pabrokastot, droši dodās uz vecpilsētu izbaudīt rītu Francijas noskaņās. Mēs atrodamies Boulangerijā Bonjour, tipiskā franču konditorijā. Mēs piedāvājam, protams, krosānus, dažādas bagetes, saldās maizītes, mandeļu krosānus. Ļoti iecienīti ir mūsu makaroni, dažādi dzērieni. Mūsu klienti ir iecienījuši mūsu zupas franču sīpolu zupu un laša saļānku, ko mēs piedāvājam katru dienu, kā arī dārzeņu biezupu, kas ir ļoti garšīga un iecienīta. Piedāvājam dažādu veidu dzērienus, gan augstus kokteļus, gan siltus, tējas, kafijas. Tas ir labā kvalitātē un skaisti pagatavots. Klientiem ir iespēja sarīkot pie mums privātus banketiņus. Ir iespējams arī piegādāt produktus uz mājām banketiem, kā arī pārunājam konkrēti ar katru klientu par viņu vēlmēm, ko mēs varētu gatavot. Pie mums ir iespējams vienlaicīgi uzņemt līdz 40 cilvēkiem. Laipni lūdzam Boulangerijā Bonjour. Latvijā ir tik daudz skaistas atpūtas vietas. Un viens no tām viennozīmīgi ir mūsu senās un skaistās Latvijas pils. Tas var būt gan jauks izbrauciens ģimenes lokā, vai pat romantiska atpūta diviem senajā Rundāles pilī. Mēs atrodamies Rundāles pilī, Latvijas skaistākajā pilī. Rundāles pils ir Latvijas vienīgā pils, kas ir vesels komplekss. Tā ir iekārtota kā īsti Kurzemes hercoga rezidents 18. gadsimtenī, kad pils piederēja hercogiem Ernstam Johannam un hercogam Pēterim. Obligāti līdz jāņem vienkārši intereses par mākslu un vēsturi. Ir labi iepriekš jau kaut ko zina par to dīvaino laiku, kad radās šī pils, un par Ernstu Johanu Bīronu, Krievijas ķeizarienes Annas Jānaunas favorītu, kuras bagātībai pateicoties arī bija iespējams šis lielais brīnums, ka Latvijā šajā Kurzemes nostūrī varēja tapt Eiropas līmeņa pils. Rundāles pils restaurācija aizsākās pirms 42 gadiem. Pils bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Pēckara laikā šeit bija graudu noliktava, pils bija cietusi jau Pirmā pasaules kara laikā, un līdz ar to 1972. gadā uzsāktie darbi stādīja par mērķi šeit no jauna atdzīvināt pilnvērtīgi Kurzemes hercoga rezidents ar visu to, kas tajā varēja būt ar gleznām, mēbelēm, porcelānu, sudrabu un tā tālāk. Un šis milzīgais darbs tagad jau tuvojas nobeigumam. Nākošajā gadā ar hercoga bibliotēkas restaurāciju ir pabeigts noslēgt šo milzīgo garo pasākumu. Bet pirms tam vēl kā priekšpēdējais slieksnis šajā ceļā ir Kurzemes hercoga otrā darba kabineta atklāšana. Tā bija telpa ar apgleznotām sienām, kur šis gleznojums jau vairāk kā 100 gadus bija slēpts zem dažādām krāskārtām. Tas viss ir noņemts, kabinets ir restaurēts un iekārtots ar hercogu līmenim atbilstošām mēbelēm, ar skaistu rakstām galdu un vispārējo, kas tur pieder, ieskaitot skaistu sudraba tintnīcu. Apmeklētāji ir ārkārtīgi daudz, jāsaka, lielākā puse nāk no ārzemēm, un muzejs var nodrošināt vairākas valodas un bez latviešu, krievu, vācu, angļu, franču, bet no ārzemju firmu gida arī nāk ar
savu priekšnesumu, un arī tas šeit ir iespējams. Tā sakot, te ir pilnīgi internacionāla vide, un tas skan visas iespējamās valodas. Paši pēdējie gadi iezīmējās ar to, ka mums palīdz mecenāti, palīdz Boris un Ināra Teterev, kur tagad ir nodibinājuši savu fondu, un pateicoties šim fondam, muzejam tagad bija iespējams realizēt pašu grūtāko, visu šīs restaurācijas beigu daļu, un tas ir 3 ļoti sarežģīti, ļoti bojāti, un respektīvi arī restaurācijai dārgu telpu atjaunošana. Un tā ir biljardu zāle, kas jau ir gatava. Tas ir Hercoga otrais darba kabinets, ko tūlīt iesvēta, atklāja 24. maijā, un nākošā gada 24. maijā tiks atklāts Hercoga bibliotekas komplekss. Un tādējādi, pateicoties Tetereva fondam, mēs varam teikt, ka pils restaurācija beidzot būs pabeigta. Viss ir gaidīt, sirsnīgi gaidīt Rundāles pilī. Mēs priecājamies par apmeklētājiem, lielā mērā esam no viņiem atkarīgi, jo no šiem ienākumiem arī veidojās muzeja budžets. Pie tam mēs arī tādā mērā nākam pretī apmeklētājiem, ka mūsu pilī nav neviena izejamā diena. Pat Lieldienās un Ziemassvētkos no 1:00 pili var apskatīt. Tā kā viss jūs esiet šeit sirsnīgi gaidīti. Un tagad nedaudz pastāstīsim par mūsu tradicionālajām un neaizmirstamajām vērtībām. Un vienas no tām noteikti ir mūsu pašu jūrnieku mājās vastais gardums. Esmu Henrijs Pabris, tehnoloģiskā procesa kontrolieris, pārstāvu akciju sabiedrību Brīvais Vilnis, kas ir dibināta 49. gadā kā bijušais zvejnieku kolhozs ar senām zivju ražošanas tradīcijām. Ražojam sterilizētos zivju konservus, tur tiek pārbaudīta kvalitāte, svaigā izejviela aiziet uzreiz uz ražošanu, vai sašķirota un sasaldēta ilgākai glabāšanai. Tik reņģi, brētliņi tiek nosūtīti uz vēršanu, kur viņa tiek sašķirota, savērta, nokūpināta, nogriezta no kūpināšanas rāmjiem, un tālāk pēc atveicināšanas jau viņa tiek uz pakošanu. Pēc tā kā tiek sapakota buņģās, tiek pievienotas sāls, garšvielas, eļļa vai tomātu mērce, buņģa tiek aizvākota un uz sterilizēšanu. Sterilizācija tiek veikta autoklāvos, tiek veikta termiskā sterilizācija pie 120 grādiem, pēc kā produkts ir sterils, rūpnieciski sterils ar ilgu derīgumu termiņu, bez konservantu pievienošanas. Pēc kā buņģas tiek rūpīgi nomazgātas, notīrītas, aplīmētas etiķetes, uzlīmes, tiek ielikts kartona kastēs pēc klienta pasūtījuma un gatavas jau nosūtīt klientam. Mūsu ražotajā produkcijā tiek ieguldīts ļoti daudz roku darba, un tas arī redzams produktu kvalitātē. Tī laba roku darba ir arī atkarīga šī kvalitāte. Lielāko daļu mūsu produkcijas mēs eksportējām uz bijušajām Padomju Savienības bloka valstīm. Tas ir aptuveni 30–40%. Kā arī kopējais eksports ir uz 30 dažādām valstīm. Tajā skaitā arī Amerika, Austrālija, vairākas Eiropas valstis, tādas kā Francija un Vācija, arī ir pārstāvētas. Un neliela daudzumi arī šatad tiek sūtīti uz citām valstīm.
Ja jūs vērtējat kvalitatīvu produktu, tad iesaku izvēlēties brīvā viļņa produkciju. Savās mājās noteikti ir svarīgs komforts un labsajūta. Es domāju, ka par to noteikti spēs parūpēties patīkams un ērts mēbeles. Esmu Mareks Kandro, Ekolignuma valdes loceklis. Mūsu uzņēmums ir kokapstrādes uzņēmums ar daudz gadu pieredzi masīvu koku mīksto mēbeļu ražošanā. Mēs kā pamatmateriālu koku mēbeļu izgatavošanā esam izvēlējušies melnaudas, kas ir salīdzinoši retums, ne tikai Latvijā, arī Baltijas valstīs, maz uzņēmumi, kas to izmanto koku mēbeļu ražošanā. Melnaudas ir ļoti interesants raksts, tāpat arī silts tonis, patīkams, vai ne? Un mūsu ražotās mēbeles ir guvušas lielu popularitāti Latvijā, Latvijas tirgu, Baltijas tirgu, kā arī ir mums pasūtījumi arī uz citām Eiropas valstīm. Ekolignum ir kokapstrādes uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi masīvkoku un mīksto mēbeļu ražošanā. Ekolignum var lepoties ar sēriju veidu produkciju lielo klāstu, kā arī veicam daudz dažādus individuālos pasūtījumus. Ražojam viesistabas, guļamistabas, virtuves, priekšnamu un citas dzīvojamo telpu mēbeles, līdz ar to cilvēkiem ir iespēja pasūtīt savu nepieciešamās mēbeles vienā vietā, kas aiztaupa laiku un nepieciešamību saskaņot krāsas un dizainu. Meklējiet mūsu ražoto produkciju visos Latvijas mēbeļu veikalos, kā arī varat aplūkot mūsu produkciju Ekolignuma mājaslapā www.ekolignum.lv. Ekolignum mēbeles varat iegādāties firmas veikalos Liepājā, Baznīcas ielā 31, Kuldīgā Dzintaru ielā 14 un Aizputē Zinkberga ielā 16, blakus ražotnei. Pagājušajā raidījumā mēs jums pastāstījām par pasaku ralliju, kurš starp citu norisināsies jau šodien. Kā arī mēs, raidījums sadarbības partneri, arī piedalīsimies, tā kā dodamies visi vienā lielā piedzīvojumā. Šodien pie mums arī ciemos ir Vojīts no Voyager kluba, kurš nedaudz jums arī pastāstīs par pasaku ralliju. Sveiki visiem! Pasaku rallijs ir ļoti burvīgs rallijs, kur piedalās visas ģimenes ar bērniem, lieliem, maziem un sagaida katrā vietiņā pasaku tēli, kas ir 15 objekti ar 15 pasaku tēliem, kur visur vajadzēs izdarīt kādu uzdevumu, izdīt savu maisiem, katrā vietā savs uzdevumiņš. Bet pats galvenais, kad finišā mūs gaida milzīga torte ar 5 svecēm, ko mēs kopīgi apēdīsim rītā.
šodien arī viss. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau atkal nākošu nedēļu un, protams, arī Pasaku rallijā. Kā arī pirms atvadāmies vēlējāmies jūs informēt, ka tūlīt pat jūnija 1. datumos tiks atvērts jauns, inovatīvs uzziņu portāls www.sapa.lv. Kā ieskaties? Atā!